Sveicināti! Es esmu Mārtiņš Kapzems. Tagad dosimies iepazīties ar Supernovu 2019 dalībniekiem. Aiziet! Satunies! Izstāst, ka Markus arī ir pilnībā gatavs. Pilnībā gatavs. Galīgi gatavs. Ejam mazajā pastaigā. Iziesim kādu mazu līkumiņu. Kāda ir pareizi? Markus Rīva vai Miķels Jaks? Uz skatuves jau kāps laikam Markus Rīva tomēr. Kur Miķels paliks? Miķels pasē, zin kā, tas tā formalitāte. Tikai vienkārši pasē. Uz līgumu. Nē, nu Miķels jau vienmēr nāk līdzi. Tas jau tā, bet iedomājies, ja tu, teiksim, savu Lady Gaga īstajā vārdā. Es nezinu, kāds viņas izrādās. Nu, liekas, viņa bija Stefānija Džermanota kaut kas tāds. Jā, noteikti. Miķels Jaks ir kaut kas līdzīgs. Nav tā, ka piemēram, tu lidos tā, tu gribi kaut kur lidot, un tu parādi pasi, un tu tāds, ko? Es zinu, jūs esat Markus Rīva, tiešām tas slavenais dziedātājs. Tā nav bijis lidostā, ir bijis viesnīcās, kur citreiz rezervācija ir veikta uz Markus Rīva vārdu, un es iedodu pasi, un tur ir pavisam citādā rakstā. Viltīgi. No cik gadu vecuma tu muzicē? Tas ir pareizi atbild vai nav pareizi atbild? Pareizi. No 1 gadu vecuma. No 1 gadu vecuma? Solīdi. Pirmā dziesma, ko tu izpildīji nedaudz plašākas auditorijas priekšā? Tā bija kaut kur 4-5 gadu vecumā. Un kas tā ir dziesma? Vai tā mana vaina bija, kā man tika padziedāts? Kā tu nopelnīji savu pirmo naudiņu? Es nopelnīju strādājot zemļa laukā. Zemļlauks. Jā, nu. Dziedāji tu dziesmu, vai ne? Nē, nu es diez vai dziedāju. Sabilē? Jā, es gaidīju, ka tas ātrāk beigsies. Kas ir pēdējais cilvēks, ar ko šodien runāju pa telefonu? Pēdējais cilvēks, ar ko es runāju šodien pa telefonu, bija taksometra vadītājs. Par ko jūs runājat? Par to, ka viņš ir atbraucis klāt un ir gatavs atvest mani pie tevis. Super. Nākamais, tu dzīvo privātmājā vai dzīvoklī? Es dzīvoju dzīvoklī. Kāds skats pa logu, ko tu redzi? Es redzu Zaķisalu. Klausies, tu guli pidžamā, kostīmiņā vai cits variants? Es guļu kostīmiņā. Ko? Markus Rīva kostīmi. Šo kostīmi, redz, kad ir Instagramā bildi ielikt, kur tu kostīmiņā guli? Man liekas, ir bijis arī kaut kas no šitie kostīmiņa. No kostīmi. Instagramā. Vai tu māksi filpot? Jā. Šis bija gandrīz. Jā, Ļoti jaudīgs. Nākamais mazais jautājums, kā tu nopelnīji? Izbira, bet jau vilki jaunvietā. Kur ir tev mīļākā citu dalībnieku dziesma? Mana mīļākā dalība. Jā. Tava mīļākā dziesma. Dziesma. Nu, kā tu savus dziesmas nemīlēs? Tas ir, man liekas... Citu. Saprotu. Tāpēc domāju, citu Amanets Slaviņu Čekted. Ok, derēs. Un no šī gada dziesmām? Es zināju. No šī gada dziesmām es neesmu tiesa gan viss vēl noklausījies, ja godīgi. Laikam tas būs jāizdara beidzot. Jūs amanāt? Amanāt. Laura Risotto vai Trijāns Parks? Laura Risotto. Ok. Jaunais... Nav skaidrs. Nē, viss straight up. Spriež pēc izteikti. Kas nav jāpaskatās. Nav. Kā jaunais skatuves vārds tavējais? Jaunākais. Jaunākais Lil Marky. Lil Marky? Jā. Mazais Markus? Nu, tas tā mans alter ego projekts hip-hop stilā vairāk. Okay. Kurš tavs celebrity crush? Celebrity Latvijā vai vispār pasaulē? Pasaulē. Man bērnības celebrity crush bija Linda Līna. Jā, man arī. Jā? Man vairāk. Man ļoti vairāk. Ja tev patīk šis video, spiedz subscribe un uzzini par Supernovas jaunumiem pirmais.